Laukuma vidū atrodas obelisks. Ne jau tēvs no grāmatas par Asteriksu, bet gan augsta statuja ar divgalvainu egli, kas sēž uz zemeslodes. Šī statuja tika izgatavota par godu Krievijas cara un carienes vizītei Helsinkos 1833. gadā. Krievijas iedzīvotāji nebija mierā ar cara valdīšanu, tādēļ 1917. gadā viņi no cara atbrīvojās un pārņēma valdīšanu savās rokās. Tā kā zemeslode un eglis bija neieredzēta cara simbols, tad daži krievu jūrnieki Helsinkos to noņēma no obeliska virsotnes. Eglis un zemeslodes tika glabāti muzejā līdz 1971. gadā tie tika atjaunoti un atkal uzstādīti obeliska virsotnē, kur tie ir apskatāmi arī šodien.